Jūs pārdodat daļu no īpašuma. Izpildās arī likuma norma, ka īpašums līdz pirkuma līguma noslēgšanai zemes grāmatā uz jūsu vārda reģistrēts ilgāk par 5 gadiem. Šajā īpašumā esat deklarējies vairāk kā 12 mēnešus pēc kārtas. Liekas, kapitāla pieauguma nodoklis no īpašuma pārdošanas nav jāmaksā. Bet viss nav tik vienkārši, jo tiek pārdota daļa no īpašuma. Šeit ir būtiski, vai pārdotā daļa no īpašuma ir daļa no zemes, tiek atdalīta zemes vienība, vai pārdotā daļa ietver dzīvojamo ēku ar zemi. Ja tiek pārdota tikai zeme, tad kapitāla pieauguma nodoklis no īpašuma daļas pārdošanas ir jāmaksā. Bet, ja tiek pārdota daļa, kas ietver dzīvojamo ēku ar zemi, tad kapitāla pieauguma nodoklis nav jāmaksā. Protams, ja izpildās nosacījumi par deklarēšanās ilgumu un īpašuma tiesību ilgumu zemes grāmatā. Nianšu daudz, visas īsā video nepastāstīšu. Tādēļ, ja ir jautājumi, piesakieties attālinātai maksas konsultācijai.